punkts dažādi šī gada novembrī, un pats pirmais būs tāds īs atskats uz to, kā mums veicās astronomijas olimpiādēs, par to stāsta Inese Dudareva. Varbūt Inesē ir savu prezentāciju vai tikai stāstījums, tad lūdzu. Labdien, man ir prezentācija, mēģināšu, cerams, ka izdosies padalīties ar ekrānu. Jā, droši. Ir, jā. Tā, tad jāuzliek prezentācijas režīmā, tad būs. Tā ir, ja? Jā. Un tagad ir labs jautājums, vai kustēsies uz priekšu, ja? Tā. Viss notiek, ja? Tā, labi. Tātad es īsi pastāstīšu par šī gada Starptautisko astronomijas un astrofizikas olimpiādi, kas šogad notika Brazīlijā, Vasauras pilsētiņā, un kurā piedalījās arī Latvijas skolēnu komanda. Tātad Vasauras pilsētiņa atrodas ļoti tuvu Rio de Janeiro, kādi 120–130 kilometri no Brazīlijas galvaspilsētas, tad attālu no Rīgas var arī redzēt apmēram vismaz vietas izpratnē. Ja tad 2 stundas bija jābrauc tā kā kalnos iekšā tā vietiņa, kur notika olimpiāda. Latviju pārstāvēja šogad 3 skolēni, vai precīzāk būtu jāsaka absolventi, jo viņi visi beidza šogad 12. klasi un studē 2 ārzemēs, viens tepat Latvijas universitātē. Tātad Ilja Niksta Ligvo no Rīgas valsts 1. ģimnāzijas, Ilja Reitins un Ernests Lazdāns no RTU inženierzinātņu vidusskolas. Un komandas vadītāji bija Dmitrijs Docenko no Latvijas astronomijas biedrības, un es pārstāvēju gan universitāti, gan Latvijas astronomijas biedrību. Olimpiādē, starptautiskā olimpiādē tradicionāli skolēniem ir jāpiedalās 5 tā kā sacensību kārtās, ja tā var nosaukt. Un pirmā kārta ir grupu sacensības, kad visi dalībnieki tiek sadalīti. To vienu komandu veido nevis vienas valsts dalībnieki, bet vienā komandā ir katrs no citas valsts. Un tā ir pirmā sacensība, kuras mērķis ir tā kā vairāk sapazīstināt dalībniekus savā starpā, lai viņi sadraudzējās, jo viņiem jāpavada diezgan ilgs laiks, tad 10 dienas kopīgi gan tanī mītnē, kur viņi viesu mājā, kur viņi dzīvo, gan piedaloties sacensībās, gan piedaloties ekskursijās. Un šīs te grupas sacensības tiek vērtētas atsevišķi, un balvu saņem tad tā komandiņa, tie 5 cilvēki, kas ir veidojuši to konkrēto komandu. Nu, un tad grupas sacensības ilgums 2,5 stundas, un šajā gadā skolēniem bija jāizveido tātad kompasa roze, jeb vēja roze, uzzīmējot, kurā virzienā ir katras debesu puses, lai rādītu pareizi. Ja, tad, kā dalībnieki teica, salīdzinoši viegls uzdevums, vienīgi bija jāuzmanās ar tām debesu pusēm, kas uz kuru pusi kustās. Tad tālāk nākamās sacensības ir teorijas kārta, kas jau ir tā kā izaicinoši, kur katrs, protams, risina jau šos te uzdevumus individuāli. Un teorijas kārta ilgst 5 stundas, un 5 stundās ir kopā 11 uzdevumi. Nu, šogad bija 11 uzdevumi, citus gadus ir bijuši 15, 13 uzdevumi, bet laiks tai teorijas kārtai ir 5 stundas. Nu, un tātad te var redzēt šī gada uzdevuma nosaukums, ja nosaukuma līmenī. Tradicionāli pirmie uzdevumi ir vienkāršāki, un tie nākamie paliek aizvien sarežģītāk, un lai būtu ieskats, tad viens uzdevums pamestais, ja. 7. uzdevums, līdz to viņš jau bija mazlietiņi tā kā
vidējas grūtības pakāpes, un kā jūs redzat, tad uzdevums ir, ka notiek kuģa avārija, un viens jūrnieks bija palicis dienvidu puslodē uz nelielas salas, un viņam bija jānosaka salas geogrāfiskais platums. Bet viņam bija slikta redze, un naktī viņš nespēja labi saskatīt zvaigznes, tāpēc viņš pa dienu izmantoja sauli. Viņš nezināja, kāds ir datums, bet saprata, ka dienas garāks pa naktīm, ja, un tad, redziet, ir dota informācija, kad jūrnieks varēja novērot saulēktu un saulrietu virzienus un šo te leņķi, kas veidojas starp šiem diviem punktiem, un bija jāizmanto šī informācija, lai noteiktu, kāds tad ir šis te saules geogrāfiskais platums, diapazons. Un otrs savukārt, ka viņš novēroja, ka katru dienu šis leņķis tā kā palielinās, un pēc 40 dienām bija noteikta cita vērtība, ja, un tad bija jānosaka jau konkrēts geogrāfiskais platums, ja pirms tam bija diapazons. Šāds uzdevums. Lai ar šo tiktu galā, tur bija jāņemās diezgan ar ģeometrijas lietām. Varbūt ne tik daudz ar astronomijas lietām, kaut gan debesu mehānika jau arī ir viens no astronomijas jautājumiem. Tad trešā kārta ir datu analīzes kārta. Tur bija 2 uzdevumi, kur bija 3 stundas. Ja, tad pirmais uzdevums bija dotas 2 tabulas, kurā iegūti dati veicot 2 fotometrisko debesu apskašu salīdzinājumus, ja, un bija virkne ar datiem, un kur skolēniem tad vajadzēja analizēt šos datus, saprast, kuri dati atbilst kuram šim te novērojumu, jeb debesu apskats veidam, ja, jo viņi tur atšķīrās viens no otra. Ja, un otrs bija par lodveidu zvaigžņu kopu sadalījumu piena ceļā. Citus gadus esot bijuši interesantāki uzdevumi, kā dalībnieki atzina, ja, ka šie bija diezgan tādi tehniski. 4. ir novērojuma kārta, kas bija 40 minūtes un ko veidoja 4 uzdevumi. Un tā novērojuma kārta arī dalījās tā kā 2 daļās. Viena bija praktiski novērojumi, kur jūs redzat bildi no šī te novērojuma pasākumu, kur bija jānovēro ar teleskopu, vai šajā gadījumā tika piedāvāts Galileoskops, un bija jānovēro mākslīga zvaigzne, jeb lukturis uz pakalna, un jānosaka augstums un atrašanās vieta. Un otra daļa savukārt ir saistīta ar zvaigžņu kartēm, ja, tad tā arī ir novērojuma kārtā. Tad šis te uzdevums, kas bija saistīts ar Galileoskopu, tad skolēni iepriekš iepazīstās ar instrukciju, kur viņiem uzrakstīts, kas viņiem ir jādara, lai sagatavotos, ja, un tad instruktors norāda to mērķus, kur viņiem ar šo teleskopu ir jāskatās, un tad jānosaka mērķa augstums un azimuts, un tas viss notiek 10 minūšu laikā, ja, tad viss šīs te lietas. Un pēc tam, tad izmantojot dotās koordinātes, ir jau jāaprēķina tāda zvaigznes eksistencija un deklinācija, un tad jāatrod zvaigžņu kartē šis te konkrētais objekts, kurā zvaigznājā un tam līdzīgi. Tad šis ir tas otrais uzdevums pie teleskopa. Tas Galileoskops, tur bija tie 2 lielumi jānosaka, un šis jau tā kā bija atsevišķs. Un vēl uzdevums tad ar zvaigžņu kartēm bija sekojošs, ir iedota zvaigžņu karte, samazināju mazliet to attēlu, ja, kur ir dažādi zvaigznāji, un atpazīstot zvaigznājus, vajadzēja dalībniekiem identificēt, kurā pusē ir ziemeļi, rietumi, dienvidi, austrumi. Izaicinājums bija, kad tā kā Brazīlija atrodas dienvidu puslodē, ja, tad tā zvaigžņu karta arī bija dienvidu puslodes zvaigznājiem, ja, tad jāuzzīmē raksturīgās līnijas, un pēc tam ir dots sarakstīns ar 5 zvaigznēm, kuras jāmēģina atrast un atzīmēt ar ķeksīti, kuras tad no šīm zvaigznēm ir šajā zvaigžņu kartē, un neatzīmēt tās, kuras nav. Un 5. kārta ir planetārijā, tad planetārijas 20 minūtes 2 uzdevumi. Šeit tika piedāvāti pie pušamie planetārija, kā jūs redzat, tur zem nojumes 2 var redzēt, vispār bija 3, jo dalībnieks sadalīja grupiņās.
kopā ap 250 dalībnieki piedalījās no 53 valstīm, ja es tagad pareizi atceros to skaitu. Un tātad uz planetāriju tiek projicēts debesis skats, un skolēniem ir 20 minūtēs 2 uzdevumi, bet tā secība ir tāda, ka sākumā skolēniem ir iespēja iepazīties ar tiem uzdevumiem, ja kā tur sēdēja viņi krēslos pirms tam, un tad ejot iekšā, tās 20 minūtes ir konkrēti planetārijā. Ja, tad ir dotas koordināts, tur jāidentificē spožās zvaigznes, jāatpazīst kādi objekti, ja, kas atrodas kādā konkrētā vietā. Ja. Nu, šis uzdevums esot bijis diezgan izaicinošs, jo tā planetārija, tas attēls, kas veidojās, kas tiek projicēts, es zinu, ka sagatavošanas procesā tur komandu vadītāja teica, ka jānoņem tur fona zvaigznes un tam līdzīgi, jo tā sākuma versija bija tāda ļoti daudz punktiņu, un tu neko nesaproti, ne tev kāds zvaigznājs rādās pus pie viss, vēl dienvidu puslodes debesis, ka ļoti, ļoti grūti bija saskatīt, bet to variantu, kas jau aizgāja uz sacensībām, tas jau bija tā kā vairāk vai mazāk skatāms. Ja, nu, tad otrs uzdevums bija jāatpazīst, kurā zvaigznē atrodas mēnesis, jāuzraksta zvaigznāja nosaukumu, tad jāpārzina šie te zvaigznāja apzīmējumi, un tad tika rādīta tā situācija un bija zināms, kad Saule tajā konkrētā situācijā norietējusi pirms kaut kāda laika un bija jānosaka, kāds ir pašreizējais gada mēnesis, ja, kad tādu ainu var redzēt, un bija dots zvaigžņu saraksts, un bija jāatzīmē, kuras no šīm zvaigznēm ir nenorietošās zvaigznes. Nu, tādi bija, tas ir ieskats uzdevumos. Kā tad Latvijas komandai veicās, tad šogad bija atzinība, un atzinība bija tam pašam puisim, kurš arī Latvijas astronomijas atklātā olimpiādē, kurš Latvijas atklātā olimpiādē bija uzvarētājs, kurš izcīnīja 1. vietu. Tātad skats no balvošanas ceremonijas. Ja mēs atskatāmies uz Latvijas komandas sasniegumiem starptautiskās astronomijas un astrofizikas olimpiādēs, tad šis bija 4. gads, kad piedalījās Latvijas komanda. 1. gads bija Covid gads, līdz ar to olimpiādu organizēja tiešsaistē, un organizatori valsts bija Kolumbija, mūsu dalībnieki piedalījās tepat no Latvijas Universitātes zinātņu mājas. Tad bija pāraudzīta tiešsaiste, tad olimpiādē bija tā kā Zoom istabas, un olimpiādas organizatori skatījās, kas notiek tajā telpā, vai skolēni tā kā godīgi rēķina un dara to, kas ir paredzēts tā kā pēc noteikumiem. Iekaviņās tie skaitļi, cik dalībnieki ir piedalījušies kurā gadā, ja, tad Gruzijā bija 3 dalībnieki arī atzinība, pagājušo gadu Polijā bija pilna komanda, 5 dalībnieki, bija sudrabs un bronza, un šogad Brazīlijā tad 3 dalībnieki un arī bija atzinība. Ieskats olimpiādas visos uzdevumos ir atrodams tad Brazīlijas organizatoru mājaslapā, tur var atrast arī visus. Tātad 15 uzdevumus, tā skaitā var atrast arī atrisinājumus. Tiesa gan tur viņi ir angļu valodā, ja, jo olimpiādē tātad komandas vadītāji tulkošos uzdevumus. Tātad vispirms ir tas posms, kad katrs kārtas uzdevums apspriež visu komandu vadītāju ar organizatoriem, un tad vienojās par precizē kādus nosacījumus vai tam līdzīgi, vai piekrīt uzreiz organizatoru piedāvātajiem uzdevumiem, un tad komandas vadītāja darbs ir iztulkot uzdevumus arī savas valsts valodā, un skolēni saņem aploksnē uzdevumus gan organizatori piedāvātā oriģināla angļu valodā un arī latviešu valodā. Vienīgi novērojumi kārtās tur prasīja dalībniekiem, kurai valodai viņi dod priekšroku, jo tā kā tur ļoti īs laiks, ir 10 minūtes, piemēram, tanī vienā vai planetārijā 20 minūtes, tad, lai netērētu to laiku, skatītos un salīdzinātu, kas ir latviski un kas ir angliski, ja, un tad tur bija vienošanās, kad dalībnieki paši norādīja, vai viņi grib tikai latviešu komplektu vai tikai angļu komplektu, ja, bet teorijā
un datkārtā bija abās valodās ap komplekti. Līdz to šajā mājaslapā var atrast gan uzdevums, gan risinājums visus pilnos, nevis tikai tā, kā es te mēģināju tādu ieskatu. Nu, un nākamā olimpiāda ir plānota Indijā, tad 11. līdz 21. augusts, tradicionāli tas ir augusts. Tiesa gan, Indijā tas esot musonu laiks, ja? Līdz ar to tā novērošana droši vien būs arī kāda mākslīga, tad kādā lielā paviljonā vai kā tam līdzīgi. Nu tā, tas būtu īsts ieskats par šī gada olimpiādi. Jā, paldies. Varbūt ir kādi jautājumi, varbūt arī šeit klātesošie daži vēlas piedalīties šogad olimpiādē un grib saprast, kā var sagatavoties un kā var veiksmīgi startēt sākumā Latvijas olimpiādē, pēc tam pretendēt uz starptautisko. Jā, tad jautājums, kā var piedalīties. Tātad Latvijas atklātā astronomijas olimpiāde šogad ir plānota pirmais posms 8. aprīlī, kas tradicionāli notiek tieši saistē. Lai uz šo olimpiādi pieteiktos, informācija parasti tiek sūtīta gan uz skolām, gan ir Latvijas astronomijas mājaslapā, un tad caur fizikas skolotāju palīdzību jāmēģina tātad teikt, ka jūs gribat piedalīties, bet arī pilnīgi noteikti skatoties Latvijas astronomijas biedrības mājaslapā būs šī te informācija, un ja nevar samanedžēt caur skolotāju, tad var rakstīt arī pa tiešo olimpiādas organizatoriem, tad tur noteikti būs norādīts mans universitātes e-pasts, jā, tad ines.studareve@lu.lv, jā, tad varēs palīdzēt ar šo te reģistrāciju. Pēdējos gados šī tiešsaistes kārtā parasti piedalās ar kārtu ap 150 dalībnieki, tad 30 tie, kuriem būs augstākais rezultāts, tiek aicināti uz otro kārtu, kas notiek tās pašas nedēļas sestdienā, tad šogad tas iznāk 12. aprīlis. Un tad pēc tam labākie no šīs te otrās kārtas, tad tā skaitā uzvarētāji, parasti tie, kas iegūst godalgotās vietas un atzinības, tiek aicināti uz atlases sacensībām. Nu, tas ir tā kā tie posmi iziet cauri, un tad atlases sacensībās tā kā 5 labākie ir tas komandas kodols, un 2 paliek rezervisti, ja nu kāds no komandas pamatdalībniekiem atsakās. Bet te ir, protams, otra daļa, kā sagatavoties šim pasākumam, jo Starptautiskā astronomijas olimpiādē zināšanas ir vajadzīgas mazliet vairāk nekā ir skolas fizikas un matemātikas kursām. Un šogad tie dalībnieki konkrēti, kurus mēs redzējām, Ilja Niks Stoligvo, un iepriekšējā gada sudraba godalgotās vietas ieguvēja Olīta Anastasija Zadorožnai. Viņš šogad organizēs tādu tā kā gatavošanās kursu, kurš ilgs ilgāku laiku. Vēl viņi nav izsludinājuši sākumu, bet ja es pareizi sapratu no tām pēdējām sarunām, ka tas kurs varētu sākties kaut kad janvārī, bet tiesa gan, viņi runāja, ka gribētu, lai jau ir kaut kāds matemātikas līmenis, ja? Jo citādi ir ļoti, ja ir atšķirīgi līmeņi, pagājušo gadu, kad kolēģis gatavoja, tad bija jāorganizē bezmaz vai atsevišķi grupas. Tie, kas var kaut ko izdarīt ar matemātikas lietām, un tie, kas nevar. Jo olimpiādē tajos uzdevumos tur tiesa gan vajag to augstāko matemātiku, jo ir arī olimpiādas programma, kas ir olimpiāžu vietnē pieejama. Es mēģināšu tad sarunāt vai saprast ar Mārtiņu, kā mēs to informāciju ieliekam astronomijas biedrības mājaslapā ar saiti uz to olimpiāžu vietu, lai var atrast to nepieciešamo informāciju. Jā, tiklīdz būs tā informācija, kad jaunieši var vaļā sagatavošanās grupu, pilnīgi noteikti darīšu zinām. Jā, labi. Mēs arī izziņosim WhatsApp grupās, kas arī sasniedz diezgan daudz lasītājs un dalībnieks. Tā varbūt tā ziņa aizies.
Labi. Varbūt vēl kādi jautājumi? Jo izskatās, ka tīri labi. Mums iet tā kopumā tikai dažus gadus piedalāmies, bet jau ir tādi jau veiksmīgi starti. Un tad ir iespēja arī tādā citā līmenī šo visu pacelt. Tā, paldies Inesei. Tad tālāk turpinām ar sadaļu dažādi. Nu, tad jāsaka, oktobris bija tāds viens vareni interesants mēnesis, jo bija zināms par to, ka mēs gaidām Čučiņšanas atlas komētu. To mēs 2. oktobra biedrības sanāksmē pieminējām, bet vēl tieši pirms tam bija 10. oktobris, kurš atnāca ar tādu spēcīgu ziemeļu blāzmu. Es visas bildes nemēģināšu no visiem rakursiem parādīt. Tiesa, varbūt bija tā, ka visā Latvijā nebija veiksmīgs šis pasākums, jo kaut kurā vietā tās debesis bija skaidrs un daļai mākoņainas. Arī Rīgas apkārtnē nācās skatīties, uz kurienu varbūt labāk braukt, bet ziemeļblāzma bija plaša pa visu redzes lauku ziemeļu pusē, tad bija arī kādu brīdi virs galvas, un tad bija iespēja izvēlēties arī interesantus rakursus fotografēšanai, vai arī vienkārši varēja apsēsties un baudīt šo skatu. Un tad es arī pats pārliecinājos, ka atnākot, piemēram, līdz jūras malai bija samērā tumšs, bet beigās jau bija tik gaišs, ka varēja labi redzēt pat to, kas ir uz papīra rakstīts. Un es neteiktu, ka var grāmatu lasīt, bet kaut kādā brīdī apgaismojums tiešām no tā vispārējā debesu juma izgaismotā bija vērā ņemams. Tā kā tas bija tāds interesants piedzīvojums, un tad sanāk, ka šajā gadā līdz šim ir bijušas tādas 2 reizes ievērojamas. Tad viena spilgta reize bija 10. maijā, un otra bija šeit oktobrī. Un, protams, mēs nezinām, kad atkal tas varētu būt, tā kā esam gatavi. Jebkurā brīdī pēkšņi var būt uz saules atkal tāds uzliesmojums tādā konfigurācijā, ka līdz Zemē atnāk ionizēti mākoņi no saules, un plazma ierosina tādas magnētiskā lauka deformācijas, kas rezultējas pēc tam arī ziemeļblāzmā. Un tad par gaidīto viešņu Čučiņšanas atlas komētu. Pirmais jau mājas darbs bija tāds, ka tas latviskais vārds tika noskaidrots daļai arī apspriežoties ar WhatsApp grupu. To Ilgonis izdarīja. Bet, kas attiec uz pašas komētas atnākšanu, tad reāli tāds pavisam labs laiks bija ap datumiem, kas ir tā sākot no 12. datuma uz priekšu, bet tur bija tāds, laikam, veiksmīgs datums bija 14. Oktobris, kad vislabāk izdevās šo komētu piefiksēt, jo dienās pēc tam pieauga mēnesi fāze, bija pilnmēnesis, un arī samazinājās pašas komētas intensitāte. Un datumā ap 14. oktobri komētē bija novērojami arī anti-aste, tāda aste uz priekšu, jo, kā zināms, aste kā tāda nav tāds materiāls gluži veidojums, tas ir vairāk tāds tā kā mākonis, ņemot vērā to, ka komēta kustās un astes virziens ir atkarīgs no tā, kā šī komēta konkrētajā brīdī ir vērsta pret Sauli, tad reāli tas asti izvietojas tādā tā kā nedaudz vēdekļa formā savā orbītas plaknē. Šeit attēlā, kas ir sagrādots un mazliet noņemts, man šķiet liekās zvaigznes dažas. Šeit Jāņa Šatrovska bildē, piemēram, uzskatām redzēt anti-asti. Daži attēli būs publicēti arī žurnālā Zvaigžņotā debesis ziemas numurā. Tā kā
komēta bija tīri labi saskatāma, arī ar neapbruņotu aci. Tāds neapbruņotās acis redzamība bija, man tā liekas, kādi 3 vakari varbūt. Arī te jāskatās, kad vēl bija skaidrs debesis, jo brīžiem mākoņi bija. Pēc tam jau tā kļūst tikai fotografējama praktiski. Tā, te salīdzinājumam redzēt, kāda bija tā kā 15. datumā pa 8 vakarā ļoti zemu, ap 20. datumu ap to pašu laiku komēta ir augstāka, bet tikai faktiski teleskopā vai fotoaparātā un ar grēdošanas palīdzību tad var iegūt detalizētākus kadrus. Atceramies, ka pirms mēneša veltītais, Latvijas astronomijas biedrības veltītais galvenais stāstījums bija par Olskai 7 sistēmu, par kamerām, kas ļauj noteikt krītošus meteorus un nokrītošus meteorītus, aprēķināt to krišanas vietu. Mēs toreiz tieši runājam, ka Latvijā būtu vajadzīgs vismaz kādas 4, varbūt 5 vai vairāk kameras, tā, lai veidotās puslīdz vienmērīgs pārklājums, bet tā priecīgā ziņa ir tāda, ka pirmā kamera jau ir klāta. To ir iegādājusies Lielzeltiņa observatorija. Kamera ir uzstādīta pagājušā nedēļā. Pagājušo sestdienu pieslēdzām, sākām konfigurēt. Šeit ir observatorijas saimnieks Sergejs Klimanskis. Un te var redzēt tāds caurulis, kā tā piestiprināts, tā kā tā montāža sistēma nav pārāk sarežģīta. Šobrīd ir mazliet tāds izaicinošs moments, vai tas kāds nav pārāk vienlaidus garš un nešūposies stiprā vējā. Kameras svars ir 3 kg, tur nāk kabelis uz nelielu datoru, bet līdz pilnam priekam vēl pietrūks tas, ka mums ir jāsakonfigurē tīkla piekļuve, lai varētu attālināti piekļūt un administrēt šo kameru. Šobrīd viņi strādā autonomā režīmā un mēs īsti, kā šīs kameras operatori, nevaram to darbināt. Bet viena kamera nav spēlētājs, mums ir jāuzstāda Latvijā vēl virkne šādu kameru. Tādos attālumos, kas būtu vismaz 100 līdz maksimums 150 km. Viena kamera ir Lietuvā pie Traķiem, Trakai. Tā. Es redzu, ir jautājumi. Tad ir komentārs par to, kas šūposies. Jā, mums tāds aizdoms ir. Šī konstrukcija diezgan stingra, bet protams, jā, tur būs varbūt neliels atsaics jāizveido vai mazliet jāmodificē ar tā kā resnāks caurulis, tāds pagarinājums jāveido bišķi garāks, lai būtu lielāks caurulis diametrs vai caurulē. To būs jāpapēt. Šobrīd bija tāda lieta. Jautājums, cik maksā? Cena bija 1350 laikam eiro. Un kaut kas tur bija ar nodokļiem. Es tagad varu kļūdīties. Sūta no Vācijas, bet tik un tā ir PVN. Tā kā klāta. Bija kopā kā 1500 eiro. Un tur ietilpst pati kamera, 10 metru kabelis, vajadzīgā barošana gan kamerai, gan arī mazais dators, uz kura ir Xubuntu operētāja sistēma ar visu instalēto programmatūru un barošana šim datoram. Un tad ir no mūsu pašu puses vajadzīgs interneta pieslēgums un uzkonfigurēt ir nepieciešams to interneta pieslēgumu tādā veidā, lai no ārpuses ir iespēja pieslēgties pie šīs kameras, ir jāatver vaļā konkrēti porti. Un tur ir tas izaicinājums tāds, ka
katram ir sava tīkla konfigurācija mājās, un tad ir tas rūpīgi un pareizi jāizdara, lai kā saka, tas nebūtu nedroši un lai arī viss strādātu. Tā kā tieši tas mums arī ir tagad tas aktuālais jautājums. Tā kā šī ir tāda laba ziņa, bet tas ir, protams, tikai sākums, jo viena kamera nav spēlētājs, jā. Tas ir skaidrs. Te man laikam ir jāpiemina tad pie nākamajiem jaunumiem tāda viena lieta, ka man bija milzīgs pārsteigums pagājušajā nedēļā, ka es uzzināju, ka man Latvijas astronomijas biedrība ir piešķīrusi Jāņa Ikaunieka prēmiju. Tad es varu tikai pateikties. Man, kā saka, tas bija tiešām kaut kas negaidīts un nekādā ziņā nebija plānots vai kaut kā īpaši, ka kaut ko es būtu darījis, lai to nopelnītu, bet tad pateicos biedrībai par šo novērtējumu. Jā, un tad lasām, skatāmies, klausāmies sadaļā. Man nekas īpaši jauns nav, es tikai varu atkārtot, ka laiku pa laikam ir raidījumā zināmais, nezināmajā ir kaut kas par astronomiju. Tad lasām žurnālu Zvaigžņotā debesis. Zvaigžņotās debesis sanāki numuri ir pieejami mājaslapā un ir arī Zvaigžņotās debesis numuru atvēršanas pasākumi un šī pasākuma ieraksti ir pieejami atbilstošajā kanālā. Zvaigžņoto debesis ir ērtāk abonēt, un tieši tagad ir tāds abonēšanas laiks visiem preses izdevumiem, un droši abonējiet nākamajam gadam. Cena ir tiešām neticami zema. Man šķiet, tie bija 9 eiro visu gadu, un tie 4 numuri, bet tas ir stipri lētāk nekā jebkuri citi žurnāli, kas iznāk. Un žurnāls bez faktiski reklāmām. Žurnāls, kas visās lapusēs runā par astronomiju. Un tad savukārt lekciju ieraksti, tā skaitā arī no šodienas pasākumu ir pieejami Astronomijas biedrības mājaslapā. Tad ir tādas WhatsApp grupas, ir astrofotogrāfijas grupa, tiem, kuriem patīk profesionāli fotografēt debesis lietas, kādus īpašus dzīļu objektus. Tad ir grupa tiem, kuri skatās asteroīdu radītas zvaigžņu aizklāšanās, diskusiju grupa Raķetes un citi zvēri un grupa paziņojumiem par kādiem debesu notikumiem. Dažām grupām ir tādi diezgan stingri noteikumi, lai kā saka, runāšana būtu par lietu, nevis tukšām runām. Tā, un tad jāsaka, ka nākamā sanāksme ir šī gada noslēdzošā, bet sezona nebeidzas, tad Astronomijas biedrības sanāksme sezona ir no septembra līdz jūnijam, bet tā kalendārā gadā tā nākamā reize ir 4. decembrī. Māris Krastīņš stāstīs par mērvienībām astronomijā. Vienlaikus var pateikt, ka ir zinām arī janvāra sanāksmes tēma, un tā solās būt ļoti interesanta. Jānis Šatrovskis un Juris Seņikovs rādīs un stāstīs par dažādām attēlu grēdošanas metodēm, rādīs konkrēts piemērus, dzīvajā darbosies ar programmām, pastāstīs, kā to izdarīt vienkārši un kas ir jādara, ja to grib darīt mazliet attīstītākā veidā. Tad būs vairāku programmu piemēru un vairāku paņēmienu piemēru. Jo, cik esmu dzirdējis, tad neviens vēlas veikt grēdošanu, jo tas tāds mūsdienu tā kā standarts varētu teikt, bet varbūt pietrūks tās zināšanas, ar ko labāk sākt un kā to sākumā vienkārši izdarīt un pēc tam jau profesionālāk. Tad līdz ar šo arī punkts dažādi ir noslēdzies. Es vēl dodu iespēju, ja kādam ir kaut kāda papildus informācija par plānotu pasākumu vai ko citu, tad droši sakiet to uzreiz.
Es saku, nākamajā trešdienā, tas ir 13. novembris, Jauniešu astronomijas kluba nodarbībā es stāstīšu par zvaigznēm, kā katru gadu. Tie, kas vēlas piedalīties, jums ir jāiet skatīties ne tagad, bet droši vien pēc kādas stundas vai no Lab.lv mājaslapā, vai Facebookā, vai Starspace LV, kā tur tikt iekšā. Tur patiesībā saite nemainās, lai tiktu iekšā, tikai tēma mainās, un es vēl neesmu to ielikusi. Tad rītdien var skatīties Lab.lv mājaslapā informāciju par to, kā nākamā trešdien var pievienoties Jauniešu astronomijas kluba sanāksmē. Ja? Nu, rīt arī, bet droši vien pēc kādas stundas jau es ielikšu. Jā. Jau vajadzētu labi tur būt, un Facebookā arī. Labi. Tā, jā, Paldies, Agnese. Un es domāju, ka mēs vēl visi kopīgi varētu nosūtīt virtuālus aplausus Mārtiņam sakarā ar nozīmīgo jubileju. Tā kā tie, kas aplaudējam droši. Nu, jā, paldies. Paldies, Mārtiņ, arī par visu sēžu vadīšanu, organizēšanu. Labi, paldies. Un nāksmēm.